Rīt visiem, kas arī pieslēgušies attālināti. Augusta vidus. Beidzamais atpūtas mēnesis. Ja. Daudz, tiešām kolēģi vēl ir izmanto atvaļinājumus. Un kamēr laiks silts un sēņu laiks, sēņu daudz, tā kā izmantojiet visas iespējas. Jā, kolēģi, tātad pulkstens ir 10. Kārtējā finanšu komiteja. Jāsaka, ka pēc finanšu komitejas mums šodien paredzēt arī ārkārtas domas sēde ar dažiem jautājumiem, lai vienkārši darbi iet uz priekšu laicīgi. Bet tad uzsāksim lūdzu finanšu komiteju, un pirmais ir darba kārtības apstiprināšana. Un tā kā šobrīd pēc tādiem vasaras skrējieniem mēģinam ātrāk arī ielikt darba kārtību, lai jums ir redzama, tad šobrīd ir nākuši klāt vēl 5 jautājumi papildus darba kārtībai, un tad lūgums būtu apstiprināt šos vispirms papildus jautājumus iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu. Divpadsmit deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav. Darba kārtība ir papildināta ar šiem 5 jautājumiem, un lūdzu tad būtu apstiprināt visu darba kārtību. Divpadsmit deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts par darba kārtību ir apstiprināts. Un ejam tad pie darba kārtības pirmā jautājuma un par 2025. gada budžeta prioritātēm. Sociālās komiteja un attīstības komitejā ir izskatīts. Lūdzu, Aivars. Jā, man tāds jautājums par 1-2 punktiņu. Tātad ir prioritātes sociāla atbalsta pasākuma nodrošināšana sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupā. Ļoti jauki skan un pareizi šo likt par prioritāti, bet man tāds jautājums, šis jau bija arī šī gada prioritāte. Es gribētu zināt, cik es saprotu, prioritāte ir, ja mēs skatāmies no valsts budžeta veidošanas funkcijas, ir ārējā iekšējā drošība. Es domāju, ka šeit mums arī iekšējo drošību un civilo drošību vajadzēja likt kā prioritāti, bet labi. Bet par šo, ja mums ir prioritāte, tad tam seko papildus finansējums, manā izpratnē. Un jautājums būtu tāds, tad, tā kā šī prioritāte jau bija šajā gadā, tad gribētu zināt, cik tad ir papildus finansējums šiem atbalsta pasākumiem šogad un cik tad ir plānots kā prioritāte nākamā gada budžetā. Par nākamā gada budžetu, protams, mēs vēl nepateiksim, jo nākamā gada budžetu tikai liksim kopā. Prioritāte tiešām bija arī uz šo gadu, un zinu, ka atbilstoši šīm prioritātēm arī sociālajiem dienestām tika iegādāts 1 vai 2 busi, kas bija tā kā ārpus iepriekšējā gada budžeta. Bet varbūt finanšu nodaļa var pateikt precīzāk. Jā, nebija gatava šādam jautājumam, jo tad mums ir jāsataisa kopsavilkums par visām sociālā dienesta tāmēm, kāds finansējums papildus tika piešķirts. Varbūt varētu uz domas sēdi sagatavot, lai tagad uz domas sēdi, kad būs šis jautājums, tad sagatavot un pastāstīt. Jā, tātad visus papildus piešķirtos finansējumus, kas ir sociālā dienesta pārraudzībā šajā gadā piešķirt. Papildus, kas atbilstu tieši šai prioritātes nozīmē. Paldies. Jā, sagatavosim. Labi, lūdzu, kolēģi, vairāk jautājumu nav piedot. Jā. Man par 1-3 budžeta prioritāti, kas skar energotaupības un energoefektivitātes pasākumu veikšanu pašvaldības publiskajās ēkās un būvēs, kādi varētu būt tie pasākumi un kādus finanšu resursus tie prasītu? Jā, protams, ka pasākumi varētu būt tie paši, kas plānoti uz šo gadu, dažādi siltināšanas mehānismi, energoresursu tērētāji, tas ir gaismas apgaismojuma ķermeņa maiņa. Un tāda ir veikta dažās iestādēs. Līdz ar to pie tā arī vajadzētu turpināt strādāt, pāriet uz energoefektīvākiem elektro vai enerģijas patērētājiem. Tāpat siltumam, elektrībai un tam līdzīgi. Ja. Precīzi šobrīd nosaukt visus, tad arī ir vajadzīgs tāds apkopojums, kas tad ir izdarīts par šo gadu. Ja, un tad ir jāskatās, ko mēs varēsim atļauties ielikt nākošā gada budžetā. Ja. Jo šīs ir tikai prioritātes, kurām mums vajadzētu paļauties un iet, bet, protams, ka ir daudz citu vajadzību, kur apmierināšanai budžets iespējams būs nepietiekams. Jā. Tā. Labi, kolēģi.
kolēģi vairāk jautājumu nav, lūdzu. Es bišķi Jā, lūdzu. Es jau attīstības komitejā teicu, bet cik attīstības komiteja īsti tur, tie priekšlikumi otrais punkts nāk no sociālās komitejas. Mēs sociālajiem atbalstiem, ievērojam budžeta daļu, visu laiku atvēlam un sniedzam. Un, tas budžets, kā šā gada rāda pieredze, un visticamāk arī nākošo gadu stādot, droši vien, kad nebūs viegli sastādījums. Visas indikācijas par to liecina. Un skatieties, kas notiekās. Tādā momentā, kad budžets grūti stādās, ko mēs mazinām. Lielam mēs mēģinām mazināt visus papildus pielemtos izdevumus. Un vai nav tā, ka tieši sociālajā sfērā mums ir papildus virs likuma noteiktie pielemtie atbalsta pasākumi, sastāda kaut kādu daļu. Un vai nebūs tā, ka pie grūtībām sastādīt budžetu nāksies skatīties mūsu iniciatīvās, kuras jau varbūt ir gadiem strādājušas. Un tad tas īsti neies kopā ar budžeta prioritātēm, jo pēc šī mums būtu jāatvēl budžetam papildus klāt naudu. Es teiktu, ka skatoties esošo situāciju, būtu ļoti labs sasniegums, ja mēs nodrošinātu tā, kā ir esošajā situācijā. Un pie budžeta sastādīšanas smaguma mēs tur neķertos klāt un nemazinātu kaut kādus pasākumus. Tā kā es nedomāju, ka te būtu pareizi likt prioritātēs šito punktu. Ja? Un kas attiecās, pirmais skaidrs, otrais energoefektivitāte. Tur taču atkal kā, kādu mēs ieliksim papildus finansējumu energoefektivitātei klāt. Visticamāk, dabā būs tā, ja programmas vērsies vaļā, mēs viņās startēsim iekšā, mēģināsim paņemt to energoefektivitātes naudu un mēģināsim tos projektu ietvaros siltināt tas, kas mums ir vēl atlicis siltināt. Tā kā tas atkal palien apakšā zem tā pirmā punkta. Tārks, lūdzu. Jā, te kolēģiem jāsaka tā, ka šī energotaupības, energoefektivitātes pasākumu veikšana gan nav uztverama kā kaut kādi, kapitālie būvdarbi projektu ietvaros. Tam ir pirmā prioritāte, tātad pašvaldības, Eiropas Savienības un citi lielie projekti. Šī sadaļa tātad vairāk attiecās uz to, kad budžeta pieprasījumus caurskatot iestāžu pieprasījumos, piemēram, ir pieprasījumi pēc remontdarbiem, pēc materiāla tehniskā aprīkojuma, un tad mēs esam vērtējuši, skatījušies, tad, ja ir esošo neefektīvo apgaismojumu lampu, nomaiņa telpās, tas uzreiz ir pirmā prioritāte, ja viņš aiziet finansējumu piešķiršanai, ja ir, kā saka, kosmētiskais remonts, tas jau otrā prioritāte paliek. Ja pēc tāda principa mēs arī līdz šim esam skatījušies, tas pats ir arī ārējās vides apgaismojums. Ir ļoti daudz, cevišķi Jēkabpils pilsētā, bērnu dārzi, iestādes, kur ir vecais apgaismojums. Tas ir pamazām jānomaina. Ielām mēs apgaismojumu esam nomainījuši, to ESCO modeli ieviešot un tagad EKI projektu realizējot. Bet pie iestādēm tur tās lampas pamazām arī tādā veidā mainam. Tā ir tā energotaupība, tad vai tur siltumskaitītāji, siltummezglu uzstādīšana, tādas lietas, tad mazās lietas. Ja skatāmies par sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšanu, tad šādā redakcijā šī budžeta prioritāte arī ir ielikta kaut kādā rāmī, jo tā ir sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Par to, ko kolēģis runā, tā ir brīvprātīgo iniciatīvu tā pakete, tā budžeta sadaļa, kas kopsumā ir 3,6 miljoni.
līdz šim gadam viņa ir pieaugusi, viņa 21. gadā ir bijusi 2 miljoni, jā, tagad ir 3,6 miljoni. Tas ir tātad ēdināšanas līdzfinansēšana, jā, tas ir pārvadājumu, tātad biļešu, brīvbiļešu līdzfinansēšana un citas lietas. Kas ir arī no 21. gada gandrīz uz pusi pieaudzis. Tātad mēs esam likuši ar katru gadu klāt. Nu jā, tāpēc ir šīs prioritātes, lai mēs varētu atbalstīt, ja ir gadījumā izšķiršanās starp kaut kādiem pasākumiem, bet droši vien uz brīvprātīgajām iniciatīvām būs jāskatās arī turpmāk, kā ne uz prioritātēm. Bet ir kaut kādi konkrēti plāni mazliet sargāt to programmām vai kaut kas tāds, vai tas ir vienkārši deklaratīvs? Nē, mēs taču, te kolēģi tā, teiksim, interesanti to jautājumu uzdot. Cik plānots, cik saplānots? Tie kolēģi, kas ir budžeta komisijā, labi zina, ka budžeta komisija sāks darbu tagad. Ja? Tad pēc šī lēmuma pieņemšanas jāatgādina man budžeta komisija sāks darbu. Arī Krapa kungs bija budžeta komisijā pagājušajā gadā. Ja? Un attiecīgi darbu sākot, tad finansu plānotāji, ekonomisti dod mums informāciju, dod prognozes, dod esošo situāciju, un tad arī budžeta komisijā mēs ejam visam cauri, un tad jau to visu precizē un saliek kopā. Es domāju, šeit gribētos iebilst, jo, ja mēs skatāmies kā labo piemēru valsts budžeta stādīšanu, tad ir procentuālais sadalījums. Tāpēc es jautāju, cik šogad, ja pieņemsim pagājušo gadu šai iniciatīvai, pieņemsim 1% no mūsu budžeta bija, tad, ja tā prioritāte, tad paliek papildus 1 vai 1,5, un pēc tā mēs varam rēķināties. Te neiet runa katru konkrēto vajadzību skaidrs, ka tagad nevar pateikt, bet to finanšu, kā teiksim, apjomu pilnīgi mierīgi var pateikt procentuāli no budžeta. Krapa kungs procentuālo rāmi mēs tagad nenoliksim. Labi, kolēģi, tad Es tikai pajautāju, cik procentuālais rāmis nav likts ne 22., ne 21., ne 2017. Jā, Es šajā gadījumā pilnīgi piekrītu Nītiša kungam, ka, ja mēs liekam prioritātēs, seko nopietnis šai aktivitātei finansējums. Ja tas ir tikai vārdos ielikt, tāpēc gribu saprast, cik šajā gadā mūsu prioritātes ir papildus pie budžeta. Ja mēs uzliekam 5 lampas, piedodat, tā nav prioritāte. Tad, kolēģi, es mazliet mēģināšu izkliedēt šo mītu par papildus finansējumu. Es uzskatu, ja nosakam sociālo šo budžetu par prioritātais iekļaujumu, tas būs ļoti liels panākums, ja mēs varēsim uz nākošā gada budžetu neaiztikt viņu budžeta apjomu. Ja? Tas varētu būt tas, kas nosaka, kāpēc viņš ir prioritatīvs. Es pieļauju, ka citām aktivitātēm būs samazinājumi, tad šajā varētu nebūt samazinājums. Arī tas ir prioritātes noteikšana. Bet priekšsēdētāji, tad nemānamies, neliekam prioritātē. Tad neliekam, tā nav prioritāte, ka mēs nesamazinām. Prioritāte ir tad, kad mēs viņu izceļam un palielinām finansējumu. Manā izpratnē. Nē, viss ir kārtībā. Tad jautājums ir par finansējuma pieejamību konkrētajā nozarē. Un ja mums ir jāsamazina, piemēram, visām nozarēm, un mēs esam pateikuši, ka šī mums ir tomēr prioritatīva, tad mēs tajā nozarē nesamazinām. Arī tas ir budžeta pieejamība. Ja? Tā kā katram jau mums tas redzējums, bet skaidrs, ka domas mums visiem dalās. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Deputāti pārpret nav, atturas Aivars Kaps, Elīna Serko, nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Revīzijas pakalpojumu līguma slēgšana konsolidētā gada pārskata revīzija. Tātad Ilvija, ja? Jā, labdien. Labdien. Vai var dzirdēt mani? Var. Jā. Tātad saskaņā ar pašvaldību likuma 74. pantu domē jānodrošina finanšu revizija un arī domē ir jālemj revizijas pakalpojumu līguma slēgšana. Ir veikts iepirkums un iepirkuma rezultātā uzvarētājs ir šajā A-kusītas auditora firma ar līguma cenu 29 550 eiro bez PVN. Tātad lūgums domē lemt par atļauju slēgt revizijas pakalpojumu līgumu
ar CAA Kursītes auditoriju par kopējo līgumu summu 29 550 eiro atbilstoši iepirkumiem. Jā, paldies. Lūdzu, kolēģi, ja nav priekšlikumu, balsot. Deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi administratīvo strīdu komisijas nolikumā. Lūdzu, Liena. Labdien! Grozījumi administratīvo strīdu komisijas nolikumā paredz izmaiņas tiesiskajā pamatojumā, aizstājot atsauci uz likumu par pašvaldībām uz pašvaldību likumu, kā arī nepieciešams noteikt, ka sēdes ir slēgtas, un tas ir saistīts ar to, ka komisijas locekļi neizpauž informāciju par fizisko personu datiem. Šādi jautājumi tiek skatīti arī slēgtajās domas sēdēs, līdz ar to arī strīdu komisijas sēdes būtu skatāmas slēgtajās sēdēs. Lūdzu, kolēģi, ja nav jautājumu, uzsākam balsojumu. Deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības ētikas kodeksā. Arī Liena, lūdzu. Jā. Labā prakse ir tā, ka ētikas kodeks ir jāpārskatā vismaz reizi 2 gados. Uz to ir norādījusi arī sabiedrība par atklātību Delna, kas arī šobrīd pēta un vērtē pieņemtos ētikas kodeksus pašvaldībām. Un, lai būtu pēc iespējas vienota pieeja ētikas regulējumam publiskajā sektorā, kas ir gan tiešās pārvaldes iestādēm, gan pašvaldībām, tad ir nepieciešams iekļaut arī to, ka darbiniekam ir jārīkojas saskaņā ar ilgtspējas un sabiedrības labklājības principiem, kā arī atklātības un sabiedrības pieejamas valsts pārvaldes principiem. Līdz ar to attiecīgi būtu ētikas kodeks papildināms šobrīd iekļauts no 5.8 līdz 5.12 apakšpunktus, kā arī ir lietas, ko uzskata, ka ētikas kodeksā būtu jābūt arī tādām lietām, kā darbinieks uztur savu profesionālo kvalifikāciju un tās paaugstināšanu, kā viņam ir tiesības un pat pienākums ziņot par ētikas pārkāpumiem vai arī celt trauksmi nepieciešamības gadījumā, kā arī paredzēt to, kādas tad ir sankcijas, ja tiek pārkāpts ētikas kodeks. Līdz ar to mums, protams, šādas normas jau ir atrunātas citos dokumentos, bet tiek atzīts, ka šim jābūt arī ētikas kodeksā. Līdz ar to ir iekļautas arī papildinātas šādas normas. Un ņemot vērā, ka bāriņtiesu likumā izmaiņas bija, ka ja bāriņtiesu amatpersonas vai darbinieki, viņiem ir kāda ētikas norma pārkāpumi, tad ētikas komisija ir jāuzaicina Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāvis piedalīties sūdzības lietas izskatīšanā ar padomdevēju tiesībām. Līdz ar to ir priekšlikums iekļaut šādas normas un aicināt. Paldies. Lūdzu, kolēģi, uzsākam balsojumu. Deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi Jēkabpils novada domes 22. gada lēmumā numur 370 par ētikas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Jā, attiecībā par šo jautājumu ētikas komisijas sastāvs ir jāpārskata, jo Dace Gluha ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības pašvaldībā. Pie vienas reizes, kas skar šo lēmumu, ir pārskatīts arī pats ētikas komisijas nolikums un tiek piedāvāts attiecībā uz komisijas tiesībām precizēt un arī papildināt normas nosakot, ka tātad komisija ir tiesības ierosināt disciplināru soda piemērošanu darbiniekam, kurš ir pārkāpis ētikas kodeksa normas, un tāpat ir tiesības pieaicināt jautājumu izskatīšanai pašvaldības iestādes vadītāju, ja iesniegums ir saistīts ar konkrētās iestādes darbinieka rīcību. Tā kā nolikums nosaka, ka deputāti ir tie, kas izvirza pārstāvjus komisijā, tad lūgums, kā saka, uz līdz domas sēdē šobrīd varbūt izteikt arī to, ko Daces Gluhas vietā kādu personu. Tad šobrīd mēs izvirzam uz šo lēmumu projektu jau saskaņošanu. Būtu labi, jā, lai uz domu jau varētu iekļaut. Tad mans priekšlikums būtu izvirzīt Lienu.
tas ir arī loģiski, jo Dace bija ja, šajā ētikas komisijā, un šobrīd Liena varbūt ir uzņēmuši šo grūto vadīšanas procesu, un līdz ar to es labprāt Lienu redzētu arī šajā komisijā. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Lūdzu. Nē, šeit es pilnīgi piekrītu, bet varbūt tur mums ir komisijas priekšsēdētājs ir izpildirektors bez vārda uzvārda. Tad varbūt arī komisijas locekļi ir izpildirektora vietnieks un juridiskās nodaļas vadītājs. Un tad nebūs jautājumi, kas tajā mirklī ir tajos amatos, tas arī ir tajā komisijā. Vai tā ir iespējams? Tas nav īsti pareizi, tāpēc, ka jāiekļauj nevis amats, bet konkrēta persona, Jo jo viņš ir atsevišķās uzreiz. situācijās vērtē vai amatu savienošanas varbūt pārvilktas līdzi un tā. Tur jābūt vārdiem uzvārdiem. Labi, Ok, bet tad izpildirektori arī jāiekļauj. Tad izpildirektors Vārdu. mums ir bez vārda uzvārda. Jā, nu tad liekam iekšā arī izpildirektora vārdu uzvārdu. Un mans priekšlikums šobrīd tad ir Liena Liepu, vai ir kādi citi. Ja nav, lūdzu, tad uzsākam balsojumu. Trīspadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi iekļauts no Domas 22. gada lēmumā numur 78 par komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Iveta. Labdien! Grozījumi lēmuma projektā sagatavoti, ņemot vērā, ka attīstības pārvaldē juriste Lauma ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības un attiecīgi pēc iestādes vadītāja ierosinājuma, saskaņojot arī ar darbiniekiem, saņemta darbinieku piekrišana, ir sagatavotas izmaiņas izsoles komisijas sastāvā un ir priekšlikums iekļaut Līgu Garkalni, Jēkabpils novada attīstības pārvaldes juristi izsoles komisijas sastāvā. Jā, kolēģi, ja nav citu priekšlikumu, lūdzu uzsākam balsojumu. 13 deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi Jēkabpils novada Domas 22. gada lēmumā numur 79 par komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Ivet? Jā, pamatojums arī tieši tāds pats, ņemot vērā, ka juriste Lauma ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības, tad ir lūgums grozīt dzīvokļu sadales komisijas sastāvu un komisijas sastāvā iekļaut juriste Līgu Garkalni. Darbinieku piekrišana ir. Lūdzu, uzsākam balsojumu. Aigars, lūdzu. Sakiet, lūdzu, mēs varētu uz priekšu lēmumu projekta nosaukumā nosaukt tos komisijas, par kurām mēs runājam. Tagad 2 punkti iet viens aiz otru par komisijas izveidošanu un nolikumu. Pēc tam tur tekstā vēl tur vienā vietā knapi ir pieminēts, par kādu komisiju iet runa. Tātad apraksta daļā vismaz iekļuņās ieliekam par kādu lēmumu projektu vai par kādu nolikumu ir runa, ja? Labi, ņemsim vērā. Man vēl jautājums, bija komentārs arī par Līgu Garkalni, bet lēmuma projektā ir par Santu Ozoliņu. Ivet? Jā, es atvainojos. Jā, Santa Ozoliņa tiek iekļauta. Jā, mana kļūda. Tātad tiek iekļauta Santa Ozoliņa, nevis Līga Garkalna. Ja? Lūdzu, balsojam, kolēģi. Līdz domas sēdēji, lai ir precīzāks skaidrojums. 13 deputāti pār, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Pārmaksas pakalpojumu centrāla Jēkabpils novada administratīvajā pārvaldē. Lūdzu, Līna. Attiecībā par šo lēmumu projektu ir saņemti iesniegumi no Aknīstas pārvaldes vadītāja un no dzimstarakstu nodaļas. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumu šajā lēmumā. Attiecībā uz dzimstarakstu nodaļu, ņemot vērā, ka no jūlija vairs nav obligāti vajadzīgi liecinieki, līdz ar to ir nepieciešams šajos punktos veikt precizējumus, bet attiecībā uz izcenojumiem nekas nemainās. Savukārt par Aknīsti ir nepieciešams noteikt Aknīstas estrādes nomai pakalpojumu un asinizācijas nodošanas zasas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ir iesniegti attiecīgi izcenojumi, aprēķini, tad lūgums virzīt šo lēmumu projektu apstiprināšanu. Lūdzu, kolēģi, sākam balsojumu.
13 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir izskatīts. Saistošo noteikumu apstiprināšana dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību. Lūdzu, sagatavotājs vai nu Ingrīda vai ziņotājs Ainars rakstīts. Saistošo noteikumu projekts tika izskatīts attīstības tautsaimniecības komitejā kā projekts sadaļa, lai iepazītos deputāti laicīgi. Projekts ir izstrādāts, tika nosūtīts sabiedriskai apspriešanai, viedokļu izteikšanai, viedokļi nav saņemti. Tad ir izstrādāta kārtība par to, kā tiek pārskatītas zemes gabala tātad robežas, ja ir tāda vajadzība, tad, kad vēlās atsevināt zemi, privāto zemi, daudzdzīvokļu māju. Labi, kolēģi, uzsākam balsojumu. Deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Saistošo noteikumu numur 13 grozījumu pašvaldības aģentūra jaunā mūža maksas pakalpojumi. Solvita lūdzu vai Liene vai... Jā, labdien! Maksas paaugstināšana automašīnas nomai ir nepieciešama sakarā ar faktisko izmaksu pieaugumu. Kā arī cena netika pārskatīta jau no pagājušā gada. Pamats, protams, pieaugumam ir šī gada darbinieka algas pieaugums, remonts un rezerves daļu pieaugumu, degvielas cena un kā arī citas izmaksas, kas skar automašīnas uzturēšanu. Kā arī automašīnas nomas laikā nepieciešams ir noteikti automašīnas dīkstāves laika cenu par stundu, kas iepriekš netika noteikta. Sīkāk skatīt lūdzu pievienotajā aprēķinā. Paldies! Paldies! Lūdzu, uzsākam balsojumu, kolēģi. Deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Saistošie noteikumi, precizētie teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanas noteikumi. Liene? Jā, šie saistošie noteikumi tiek virzīti precizētā redakcijā, jo no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas ir saņemti iebildumi, gana gari, bet kopumā tās normas būtiskākais, kas tiek svītrots termins zaļā zona, tad tiek precizēts 3. punktā attiecībā uz īpašumam pieguļošo teritoriju, paskaidrojot, ka tas ir gājēji ietves un zālē līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas. Attiecībā uz zāles pļaušanu papildināts ar nepieļaujot kūlas veidošanos. 4.2. apakšpunktā ir svītrots par teritorijas atbrīvošanu no priekšmetiem, kas degradē vidi, jo tas ir atkritumu apsaimniekošanas likuma joma. 4.3 ir precizēts attiecībā uz koku zaru apzāģēšanu gājēju ietvēm. 4.4 apakšpunkts ir attiecīgi svītrots par materiālu novietošanu, kas arī ir atkritumu likuma kompetences jautājums. Un 5. punkts ir svītrots saistībā par transporta līdzekļu novietošanu zaļajā zonā, jo to regulē ceļu satiksmes noteikumi. Attiecībā uz būvju uzturēšanu 2 normas tiek svītrotas, kas ir par dekoratīvajiem pārsegiem un rotaļu laukumiem, jo to regulē ministru kabineta noteikumi. Un precizēts attiecībā uz administratīvu atbildību, norādot atsevišķi, kad attiecīgi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tur jau ir regulējums, un šī atbildība ir noteikta. Līdz ar to ir šādi neoficiāli ar ministriju ir saskaņots, ka šāda redakcija varētu būt. Un vēl ir paskaidrojuma raksts papildināts uz zāles pļaušanu. Tieši tā iemesla dēļ, lai šādas normas varētu atstāt, tad bija vairāk jāpamato, kāpēc ir tādas prasības, kādas tās ir. Labi, paldies. Kolēģi, Es atvainojos, man jautājums, vai šobrīd svītrojot, mēs saglabājam kaut kādu jēgu no visa tā, ko mēs darījām. Es skatos arī
savu iespēju svītrot. Jautājums, kas vienam ir atkritums un kas otram ir degradējošs elements, kas ir nolikts. Vienam tā ir manta, vienam tas ir atkritums. Un tad ir jautājums, vai es atkritumu pievērošanu likuma normas varam pievērot, piemēram, pie novietotas automašīnas izjauktā vraka, kurš stāv pagalmā. Tas nav atkritums, tā ir viens traktē viņu kā mantu, bet viņš ir vidi degradējoši. Man bailes, ka vai mēs tik viegli svītrojot šos punktus arī vispār panākam to, ko mēs gribam panākt, un mēs gribam, lai kaut cik izskatās un ievērojās prasības arī pilsētas izskatā. Jā, mēs jau no juridiskās puses esam snieguši viedokli, ka par automašīnām tas ir atkrituma apsaimniekošanas joma, to apstiprināja arī Varams. Diemžēl šī norma šajos saistošajos nav iekļaujama. Tieši tāpat kā mums ir gadījumi par vācējiem, kuri novieto atkritumus, kurus viņi nosauc par mantām. Tad kā tad tas ir, kad viņš traktējums kā atkritums un kad viņš ir traktējums kā mantā? Dambie ielā. Vai Brīvības ielā? Kāda atbildi no manis sagaida? Labi. Retorisks jautājums. Tas ir retorisks Jā, viņš paliek atklāts, bet viņš tā ir bijis jau vairākus gadus. Un mēs ar saistošiem noteikumiem mēģinām panākt to, lai atrisinātu tādus jautājumus, kuri mums ir tā kā liekas, ka viņi ir aktuāli. Ja? Bet tātad mēs šajā gadījumā vienkārši atskamies arī no tiem jautājumiem, kuri tad bija aktuāli ietverot viņu saistošajos noteikumos. Mēs nevaram iekļaut tādas normas, kuras Varams iebilst. Es saprotu, bet jautājums, vai mēs nevarējām turpināt arī bet skaidrošanos vai paskaidrojot, kāds tad ir tas ar piemēriem, paskaidrojot, kā tu viņi redz šo sadarbību. Mēs par vairākām normām diskusijā, telefonu sarunājām. Bija karstas diskusijas. Vienā punktā mēs kaut kā tomēr mēģinājām viņus pārliecināt, atstāt. Tas bija attiecībā par šo te zaru krūmu apzāģēšanu, ko arī sākotnēji lūdzu izņemt. Bet precizējot pie kaut kāda konsensus mēs nonācām. Bet mēs jau varam to turpināt, pēc tam ar viņiem diskutēt par kaut kādiem punktiem, un pēc tam pieņemt atkal saistošiem noteikumiem papildinājumus. Es nedomāju, ka mēs kaut tik oriģinālu normu izdomāsim, kas ir tā kā atkritums, bet mēģinot iestrādāt šajos. Es vienkārši gribēju ar to pateikt, ka nevienmēr vidi degradējošs elements ir atkritums. Es to gribu pateikt. Ja man argumentē, ka to regulē atkrituma apsaimniekošanas likums, tad nevienmēr vidi degradējošs elements ir atkritums. Un kā viņš vēl kurš ko traktē, kas ir atkritums? Kas vienam atkritums, otram mantē. Jā, vai izēja materiāls. Jā. Nu labi, bet šobrīd viņš ir šādā redakcijā, un es saprotu, ka mums pie viņa vēl jāstrādā pašiem, lai varētu pārliecināt ministriju. Ja? Par to var diskutēt ar ministriju, un kāds būs rezultāts, to mēs redzēsim. Labi, kolēģi balsojam. Desmit deputāti pār, pret, nav, atturas Ainars Vaselis, Aivars Kraps, Elīna Serkala nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi Jēkabpils novada domes 21. gada lēmumā numurs 132 pār amatu sarakstiem. Lūdzu, Ivet. Grozījumi plānoti veikt iestādē Jēkabpils novada sociālais dienests, ņemot vērā sociālā dienesta vadītājas ierosinājumu, izvērtējot darbinieku noslodzi veicamos darbus, ir priekšlikums vienu vakanto amata vietu aprūpētājs pārcelt no grupu mājas Aknīste uz citu šīs te iestādes struktūru vienību sociālās aprūpes centra atelpa, lai nodrošinātu funkciju izpildi. Paldies. Uzsākam balsojumu. Ainars. Es tikai gribēju pateikt, kāds būs mans balsojums. Tikai argumentēju ar to, ja 3 apmeklētāji, 4 aprūpētāji un vēl viss pārējais personāls. Piedodiet. Jā, bet jau likumi, kas jāizpildā labi. Arī šī ir tā sociālā sfēra, kurā ir diezgan daudz ēdiņas.
12 deputāti pār, pret Ainars Vasilis, atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts. Izskatīts finansējumu paredzēšanu dalību līderu projektu konkursā otrās kārtas rīcībai jauniešu iniciatīva. Elīna, sociokomitejā gan ir izskatīts, vai ir vajadzīgs? Ja nav vajadzīgs, lūdzu uzsākam balsojumu. Trīspadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts pieņemts, izskatīts. Tātad NVO projektu līdzfinansējums Sansusī skatīts sociokomitejā. Aivars, lūdzu. Jā, man jautājums. Uz komiteju gāja redakcija atteikt. Varētu paskaidrot. Ainars, lūdzu. Būtās atceros, kas ir komiteja. Jā, uz komiteju lēmuma projekts nāca atteikt. Komitejā jautājums tika izdiskutēts un ir pozitīvs balsojums, un tāpēc tika pieņemts balsojums par. Atteikts tika saistībā ar to, ka bija nokavēti termiņi iesniegšanas projektam, un līdz ar to sākotnēji tika atlikts. Jautājums tāds tika sagatavots no speciālistiem atteikt. Komitejas lēmums bija atbalstīts. Šobrīd uz finanšu komiteju tiek sagatīts lēmums atbalstīt. Vai termiņš bija vienīgais? Cik es klausījos, bija arī citi argumenti, kāpēc atteikt, ne tikai termiņš. Nu, ja jūs klausījāties, tāpēc jūs man vēlreiz jautājumu. Jūs klausījāt. Vasiļakungs, es ļoti atvainojos. Es domas sēdē speciālistam varu pajautāt. Mēs Man neesam nebija domas sēdē, mēs esam finanšu komitejā. Labi, finanšu komitejā mēs esam. Es ļoti atvainojos. Finanšu komitejā var uzdot jautājumus, jo sociokomitejā es neesmu komitejas loceklis. Es biju tikai klausītājs. Un tagad es uzdodu šo jautājumu, ko es varu un drīkst uzdot. Jā, lūdzu. Kurš man man var var atbildēt? nokomentēt? Santa, lūdzu. Jā, uz komiteju gāja atteikt, jo komisija, ja darba grupa bija pieņēmusi lēmumu, ka šim pasākumam ir peļņas gūšanas raksturs, taču tad, kad norisinājās komiteja, tika pieaicināts Sansusī vadītājs, kurš paskaidroja šo situāciju un kā rezultātā komiteja tomēr pieņēma pretēju lēmumu atbalstīt šo pasākumu. Sakiet, lūdzu, jūsu darba grupā pēc kādiem kritērijiem tad pieņēma, ka šis ir tāds peļņu nesošs gadījums, jā? Mēs pamatojam. Jā, uz kā jūs pamatojāties? Pamatojāmies uz nolikumu uz 8.4 punktu, kurā minēts, ka pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs. Kā rezultātā mēs zinājām, ka šim te pasākumam ir biļetes, kuras var iegādāties online, un tādēļ tika pieņemts arī šāds lēmums. Jā, un tad nāca šīs biedrības pārstāvis, teica, ka viņi ir bezpeļņas organizācija un ka mums nekādas peļņas nav, un komiteja mainīja uzreiz viedokli. Ja? Nu, es vairāk šeit par to, ka darba grupa strādā pēc kaut kādiem mūsu kritērijiem, skats pēc kaut kādiem principiem, jo principā pieslēdzoties pastāstīt es varu jebko. Ja? Nu, tad savā ziņā es ar ko šo gribu teikt, ka darba grupas lēmums mēs jau esam mainījuši. Šīs tieši darba grupas lēmumus esam pārsteidzoši bieži esam mainījuši viņa lēmumus. Jā, un šitas kritērijs, jā, pilnīgi piekrīt. Un tad, kad nāk, saka, tā nav, bet tie ir tikai vārdi pēc būtības. Jā, kolēģi, izsakam lūdzu šobrīd savu redzējumu ar balsojumu. Jāpiekrīt, te ir abām pusēm, kā saka. 10 deputāti pār, pret nav, atturas Aivars Kraps, Elīna Setkala, Kaspars Štolnieks nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas Vieglatlētikas Savienība. Sociokomitejā izskatīts šis iesniegums, vai ir vajadzīgs? Jā, lūdzu. Jā, es arī skatījos, izlasīju iesniegumu sociokomitejā, un es saprotu, ka ir sagatavots kolēģis priekšlikums, kur piedāvāja apmaksāt tikai un vienīgi sportistam Emīlam Lambam lidmašīnas biļetes. Varbūt nedaudz tādu pāris teikumos tādu vēsturi, ja kāds gadījumā neinteresēs tik ļoti par sportu. Emīlam Lambam dažas dienas atpakaļ, burtiski 2 dienas atpakaļ palika 17 gadi.
Viņš ļoti veiksmīgi startēja Eiropas U18 čempionātā realitātē pie pusotra gada vecākiem jauniešiem, kur tika finālā ar ļoti, ļoti labu rezultātu. Finālā arī nepalika pēdējais, izcīnīja ļoti augstu vietu. Manā skatījumā Emīls Lamba ir, es domāju, no tajā saimē ir. Te ir mazliet kļūda aprakstā, jo, ja jūs izlasītu augšā, tad piešķirt finansiālu atbalstu Emīla Lambas un Ģirta Lambas dalībai pasaules U20 čempionātā, sedzot ceļa izdevumus, avio biļetes 2,800. Un tad pārējie izdevumi, kas ir dzīvošana, kur izvēlās atsevišķi, tie varētu palikt uz viņiem. Šeit ir doma par to, ka tie 2,8 ir arī Ģirta Lambas biļetēm. Vienkārši pamatojumā ir ierakstīts, ka Emīla Lambas dalībai, bet tur ir iekšā arī Ģirta Lambas biļetes. Labi, kolēģi, ja es nepareizi sapratu, tad cik es sapratu Federācijas Savienības vieglatlētikas vēstulē bija, ka 2,8 biļetes 770 un 72, tas ir katrai personai. Nē, tā bija ielikts. Tas bija katrai personai. Viņu vēstulē ir katrai personai. Un komitejā bija priekšlikums atbalstīt tikai Emīlu Lambu ar avio biļeti. Lūdzu, Ainar. Pirms komitejas sēdes mēs sazvanījāmies ar Ģirtu Lambu un izrunājāmies par to, kas brauc uz šo čempionātu, un Ģirts pateica, es nebraukšu. Tā ir izrādījusi Vieglatlētikas Savienība federācija ir izrādījusi tādu ierakstu iekšā, bet viņš saka, brauks tikai Emīls, viņš viens pats lidos, un ja jūs varat atbalstīt, tas būtu arī tas variants, ko viņiem vajag. Tāda bija atbilde no Ģirta Lambas. Tātad komiteja lēma atbalstīt ar 2,8 dalību pasaules čempionātā, nosakot šo summu, it kā pēc aprakstošās daļas, kas varētu nosakt biļeti. Bet, kā redziet, nolēmošajā daļā, tātad ir Emīla Lambas dalībai pasaules U20 čempionātā, nenodalot sīkāku sadaļu biļetēm, dzīvošanai, vēl kaut kam. Tas ir atbalsts, ko sniedz Jēkabpils novads Emīla dalībai pasaules čempionātā. Es sapratu, tātad precizējam, tātad 2800, tas ir vienas personas avio biļeti. Jā, tā es saprotu. Jā, ejam tālāk, turpināt, ja drīkst. Es uzskatu, ka sportistam, kuram pat palika 17 gadu, teiksim tā uz pasaules otru pusi, lidot šajā vecumā, lidot bez trenera, manā skatījumā nebūtu īsti pareizi. Kāpēc Lambu ģimene pieņēma tādu lēmumu un teica, viņi visdrīzāk saprata, ka nebūs finansiāls atbalsts visiem, bet jebkuras augstas raudas sportists sacensībās bez trenera, tas nav nopietni. Jā. Tas ir vismaz 30–40% tiks pazaudēti no šīm sasniegumiem, manuprāt. Un tādi sportisti, kas no Jēkabpils novada var pārstāvēt mūsu novadu pasaules čempionātā, tādu nav daudz, un ik sevišķi tas ir vieglatlētika, kur tā konkurence ir mežonīga. Līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā pieredzi iegūtu aizbraucot kopā ar treneri ne tikai mūsu jaunais talants Emīls Lamba, bet viennozīmīgi arī viņa treneris Ģirts Lamba, kurš arī ļoti daudz ko iegūtu savā trenera arodā. Līdz ar to, kolēģi, es aicinātu, es uzskatu, ka mums šāds gadījums, dot Dievs, viņš būtu katru gadu, bet, diemžēl, tā tas nav. Tas ir mums tā diezgan izņēmuma gadījums, patīkama izņēmuma gadījums. Un es aicinātu tomēr piešķirt pilnu finansējumu abiem diviem, gan Emīlam, gan Ģirtam, lai aizbrauc pārstāv Jēkabpilī Peru un iegūst abi divi nesvaramu pieredzi, kur mēs varbūt vēl, ja ne pēc 4, pēc 8 gadi gaidīsim viņus no jau olimpiādes ar lieliem sasniegumiem, par ko mēs leposimies un būsim priecīgi, ka mēs 4 vai 8 gadi atpakaļ būsim pieņēmuši šādu lēmumu atbalstīt un palīdzēt. Tā kā es šo priekšlikumu iesniegšu, es vēlētos, kolēģi, lai jūs viņu atbalstītu. Un, ja mēs runājam no kā finansējuma, tad es tur esmu pamatojumi aprakstījis, ka 3210 no finansējuma biedrībām un pārējos līdzekļu,
3284 no finansējuma biedrībām, 4000 no finanšu komitejas līdzekļiem. Paldies. Ceru uz Paldies, atbalstu. jā, un balsosim par šo priekšlikumu. Kolēģi, protams, līdz domas sēdē vēl noskaidrošu arī Ģirta Lambas redzējumu šo. Es esmu runājis ar Edgaru Lambu par šo, tāpēc arī varbūt šāds lēmuma projekts, jo viņu plānos nebija braukt uz šo līdz pat Eiropas čempionātam. Ja? Tas parādījās tikai vēlāk, un līdz ar to tad viņi arī izvērtē, kur un kā. Kolēģi, priekšlikums ir lūdzu izvērtējumu. Tāds jautājums varbūt var noskaidrot viedokli un pēc tam no šo jautājumu. Tas ir uz domas sēdi. Es šobrīd priekšlikums ir, mums ir jābalso. Tā interesanti sanāk. Ja? Tad ir priekšsēdētājs runājis, tad ir izrunāts. Tad, kas brauc, kas nebrauc. Ir kolēģis runājis, ir izrunāts, kas brauc, kas nebrauc. Sanāk, kad Aivars mums tagad zina kaut ko labāk, vairāk, faktiski vairāk nekā treneris, nekā tēvs. Praktiski. Kolēģi, tas nav šobrīd apspriešanas tiešām jautājums. līdz domas sēdē ir jātiek skaidrībā, lai nebūtu kaut kādi, tādi jokaini priekšlikumi un to jokaino priekšlikumu noraidīšana vai pieņemšana, nezinot reāli to situāciju. Kolēģi, bet priekšlikumi var būt jebkādi. Kolēģi, jūs tagad, Stara kungs, grib teikt, ka mums pārējiem, izņemot kā priekšsēdētājiem komitejas vadītājiem, nav iespēja komunicēt ar citiem cilvēkiem, nav iespējams dzirdēt viedokļus. Jā. Šeit ir jautājums par to, ja ir skaidri, ja ir iespējams viss finansējums, katrs normāls sportists pateikt, ka viņš grib braukt ar treneri. Ja finansējums viss nav iespējams, protams, paldies par to pašu, ko iedot. Šeit ir tas stāsts. Vai mēs esam gatavi šo visu finansējumu piešķirt un lai brauc sportists kopā ar treneri? Un komunicēt mēs katrs varam, un katrs mēs varam sniegt priekšlikumus. Diemžēl ne visi kolēģi to dara. Krapa kungs, loģiski, kad mēs atbalstam jaunos sportistus, un šis sportists ir viens no mūsu novada labākajiem un centīgākajiem, veiksmīgākajiem piemēriem. Jā, tātad visa ģimene ir godājama, cienījama sporta jomā strādājoša vairākās paudzēs, 3 paudzēs. Tur nav jautājumu, mēs viņus atbalstam. Jūs vienkārši uz šī jautājuma sev cenšaties kaut kādu politisko kapitālu audzēt. Un pēc būtības, izlemsim jautājumu pēc būtības, ja, tad noskaidrosim, pieprecizēsim, kāda tur ir situācija, bet nevis ar jums, bet ar ģimeni. Ja? Un domas sēdē arī pieņemsim to pareizo lēmumu. Kolēģi, Stara kungs, aicinātu jūs, kad runājam ar ģimeni, uzprasam ģimenes vēlmi, nevis stādam kritērijus, cik finansējumu mēs piešķiram. Un tad jūs dzirdēsiet varbūt godīgu atbildi. Ja jūs nostādīsiet kritēriju, ka pieņemsim 3000 ne centa vairāk, tad ir viens stāsts. Kolēģi, bez savstarpējiem šādiem, kā es teicu, uzdot jautājumu, uzlikt priekšlikumu var jebkurš un jebkādu. Mums ir šobrīd jābalso, lūdzu izsakam attieksmi balsojot. Priekšlikumi var būt dažādi, finanšu iespējas arī dažādas, līdz ar to es arī labprāt visu ģimeni aizsūtītu un lai apskatās un līdzjūt, jo arī līdzjutē ir ļoti svarīgi, ja, bet ir kaut kādas finansiālas iespējas, un tā kā es saku, šie starti arī Emīlam nebija paredzēti viņa starta plānā visam gadam, ja, tad, protams, ka ģimene droši vien arī finansiāli ir skatījusies, vai viņi vispār var atļauties šo Peru braucienu vai ne, bet tā kā Emīls ir nostartējis ļoti labi Eiropas čempionātā, un šī iespēja viņam dos, kā arī Aivars minēja, lielāku izaugsmes iespēju tālāk, un varbūt nākošajās olimpiskajās spēlēs mēs jau redzēsim dalībnieku no Jēkabpils, tad šobrīd bija priekšlikums par atbalstu šādu. Es priekšsēdētāju īsu komentāru. Viņš, protams, nevarēja paredzēt, viņš nezināja, ka tik labi nostartēs Eiropas čempionātā, un tur viņš ieguva šīs iespējas. Bet Stara kungam es tomēr gribētu pateikt, jo jūs vairāk mani jūs ar savām retoriskām runām nenobiedēsiet. Es sniegšu priekšlikumus.
bet varbūt tieši tāpēc, ka jūs ar tādu komunikāciju regulāri ejat pret priekšlikumiem, pārējie kolēģi varbūt tāpēc arī nesniedz nevienu priekšlikumu, jo kurš grib uzklausīt jūsu kritiku? Kolēģi, Jūs gribat teikt, ka es beidzam šo jūs diskusiju. biedēju ar saviem komentāriem? Kolēģi, jūs šobrīd... Dod Dievs, jūs mani nobiedēt nevarat nevienā pusē, ja? Bet pārējos kolēģis jūs varbūt diezgan neumulīgi nostāt, jo katru priekšlikumu jūs stāstat, ka nav labi, ir demagoģija, politiskais kapitāls, uz ko priekšsēdētājam visa cieņa. Viņš norāda, kādas ir katra deputāta tiesības un pienākumi. Labi, paldies, kolēģi Ainārs. Nu, tad atgriezīsimies pie Vieglatlētikas savienības iesnieguma. Vieglatlētikas savienība, tad Vieglatlētikas federācijas atvainojos. Tad raksta, ka tātad Emils ir izpildījis normatīvu, bet viņš nav atbalstāmo sportistu sarakstā. Vispār nav atbalstāmo sportistu sarakstā. Treneru padome ir nolēmusi šo sportistu nesūtīt uz pasaules čempionātu. Kāpēc mēs nerunājam, ka Vieglatlētikas savienībai būtu jāsūta cilvēks uz pasaules čempionātu, kas ir izpildījis normas? Kāpēc nerunājam par to, ka viņam būtu jāfinansē kaut kas? Šobrīd mēs iedodam kā bonusu, lai vispār sportists varētu aizbraukt uz turieni, iedodam viņam finansējumu. Pie šīs retorikas, kāda jau šobrīd ir izvērsusies, jebkurš mūsu lēmums, ja viņš nebūs 100% atbalstīts, tātad treneris un sportists ir slikts lēmums. Un to mēs esam panākuši ar šo retoriku. Un tas nav labi. Viņš ir slikts lēmums. Ja nav pilna nauda, slikts lēmums, neiedevāt visu. Ja teiksim, ja tad nedosim vispār finansējumu, tad nedodam vispār finansējumu. Nu, es gribu pateikt, ka šī retorika viņa ir bīstama, un teļ, kā viņa tāda ir vajadzīga. Manuprāt, tas nav korekta retorika, vienkārši. Labi, kolēģi. Es varbūt par Vieglatlētikas savienību, diemžēl nav mūsu spēkos Vieglatlētikas savienībai norādīt, kam piešķirt. Viņiem arī notiek kaut kāds finansējuma apjoms uz visus Latvijas sportistiem, un viņi šajā gadījumā nesaredz to finansējumu. Tas ir mūsu iedzīvotājs, mūsu lepnums, un es uzskatu, ka tā nav nekāda retorika, ka mums šādi lēmumi, diemžēl mēs par šādiem lēmumiem runājam ļoti, ļoti reti, mums diemžēl nav tādu augstu sasniegumu bijuši, un tad, kad viņi ir, tad es neredzu šeit retoriku vai kaut kādu slikto praksi. Es domāju, ļoti normāli, ka mēs šajā gadījumā neliekam ģimenei meklēt papildus 1000 eiro no sponsoriem vai no saviem uzkrājumiem. Lūdzu, kolēģi, izsakam savu redzējumu balsojot par priekšlikumu. Pret 4 deputāti. Tātad pret Aivars Kraps, par Aivars Kraps, Andrejs Gaurilovs, Elīna Serko, Ilmārs Luksts, pret Māris Trušelis, Atturas, Aigars Nitis, Alfons Žuks, Kaptēna Kaula, Edvins Meņķis, Kārlis Stērs, Reis Ragēnis, nepiedalās Erners Vasals, Kaspars Štonieks, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Uzsākam balsojumu par... Tā kā, diemžēl, kolēģi, bet jāatzīst, ka vakarā sēžot gatavojot šos priekšlikumus, man bija diezgan liela baža, ka šis priekšlikums negūs atbalstu, tad man ir otrs priekšlikums. Ja jau mēs nevaram atbalstīt trenera Ģirta Lambas šo dalību šajā čempionātā, tad es aicinātu vismaz Emīlam Lambam atbalstīt no šīs Vieglatlētikas savienības vēstules minēto visu finansējumu. Tātad gan lidmašīnas biļeti, gan dzīvošanu, gan arī dienas naudu. Ja? Un dienas naudu nevis 30% apjomā, jo, kolēģi, gan jūs, gan kas strādāja pašvaldības vadībā, mēs neviens komandējuma naudā neņēmām 30%. Visiem bija 100%, domāju, ka tagad nekas nav mainījies. Ja? Un līdz ar to es aicinātu piešķirt, kā nākamais priekšlikums man būs piešķirt 3810 eiro ar mērķi Emīla Lambas dalībai, un tātad apmaksu veikt 3210 eiro no biedrība naudas un 600 eiro no finanšu komitejas līdzekļiem.
tad vismaz, lai Emīls brauc un ģimenei nevajag tagad meklēt 1000 eiro līdz jau pēc pāris nedēļām šī nauda ir vajadzīga. Tad vismaz šo atbalstam pilnvērtīgi. Paldies! Jā, kolēģi, nu, budžeta sadaļās, protams, mums arī ir saliktas jau arī tālāk, mēs redzam, ir papildus jautājumos arī finansējumi, kas ir nepieciešami, līdz ar to šīs finansējuma pozīcijas jau ir saliktas, no, ar ko mēs varētu atļauties. Bet šobrīd balsojam par deputāta priekšlikumu un izskatām to, ko deputāts piedāvā, atbalstīt visu finansējumu. Es tad uzsāku balsošanu. Par priekšlikumu šobrīd balsojam. Tā, 6 deputāti par, Aivars Kaps, Daina Kalva, Edīns Meņķis, Elīna Serka, Vilmārs Luks, Māris Trušelis, pret nav, atturas Aigars Nitis, Šalfons Žuks, Andrejs Gorilovs, Kārlis Stars, Raivis Ragainis, nepiedalās Ainars Vaselis, Kaspars Stolnieks, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu uzsākt balsojumu par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas Vieglatlētikas Savienībai. Deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir izskatīts. Nākošais lēmuma projekts ir piešķiršana Latvijas makšķerēšanas sporta federācijai. Lūdzu, Santa. Jā, tātad ir saņemts iesniegums no Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas par atbalstu Emīla Rudzīša dalībai pasaules čempionātā ar lūgumu atbalstīt 300 eiro apmērā. Lūdzu, kolēģi, priekšlikumus. Pirmais, ko es gribēju teikt, ka būtu labi, ka šie iesniegumi, kas gan šajā, gan iepriekšējā jautājumā federācijas iesniegumi būtu pievienoti klāt, jo tagad ir jāšķirs tā atpakaļ uz komiteju. Bet tad jautājums šeit mēs tā kā piešķiram, prasa 300 eiro, piešķiram 300 eiro. Jā? Jā. Jā, lūdzu. Gribētu juristei pajautāt par šo iepriekšējo balsojumu. 6 par, 5 pret 2 nepiedalās. Nav no tiem, kas balsoja tikai? Tad programma rāda nepareizi, jo man programma rāda noraidīts. Tas nozīmē, ka mums jāanulē šis balsojums, kas ir par Vieglatlētikas Savienību. Ja? Jo pēc tā sanāk, ka priekšlikums ir atbalstīts. Nu, jo, ja tie, kas nepiedalās, tie nepiedalās. Nu, tad, bet vienīgi man tas, ka programma rāda, ka ir noraidīts. Labi, kolēģi, tad mēs pārliekam šo uz domas sēdi. Ko? Nu, viņš tāpat ies uz domas sēdi šis jautājums. Ko? Nu, mēs varam bet mēs viņu nevaram tikt atpakaļ, jo viņš ir apstiprināts jau. Mums tad ir ar roku jābalso par jaunu visu un tam līdzīgi. Jā, bet programma kāpēc parāda, ka ir noraidīts. Tātad tie, kas nepiedalās, viņi neskaitās domas sēdē. Ja? Nerēķina iekšā. Ko lūdzu? Nu, it kā kvorumā viņi skaitās visi iekšā, bet man arī balsojumā viņus parāda programmā namējā, kad viņi tikai ir ieskaitās. Sēdē vajadzētu sazināties ar programmas izstrādātājiem. Nu, nevar būt juristu skaidrojums viens un programma savādāk. Es nedomāju, ka mēs ar šitādu gadījumu esam unikāli visās Latvijas pašvaldībās. Lūdzu piefiksēt šo un uz domas sēdi
atgādināt par šo, gan par priekšlikumu, kas tika nobalsots, pēc juristu skaidrotā, ka tika atbalstīts, gan arī par visu šo balsojumu, ja? Lūdzu, kolēģi, tad ejam tālāk uz priekšu par šiem makšķerēšanas sporta federācijas priekšlikumu. Kas par? 12 deputāti par, pret nav, atturas Aivars Kraps, nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Budžeta grozījuma pašvaldības stipendijām skatīts soc komitejā. Vai ir vajadzīgi skaidrojumi? Ja nav, lūdzu, ejam uz balsojumu. Ainars. 13 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Par finansiālu atbalstu biedrībai Virsnieku apvienība soc komitejā skatīts. Lūdzu, kolēģi. Ainars. 13 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Otrās izsoles rīkošana Madonas ielā. Deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Otrās izsoles ir rīkošana Madonas ielā. Deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Par otrās izsoles rīkošanas transporta ielā. Deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Otrās izsoles rīkošanas Slimnīcas ielā. Deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Par tiesību piešķiršanu un atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības izmantojamās zemes ierīkošanu meža īpašumā. Deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Par lokālu plājumu izstrādes izsākšanu Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā, zonējumu grozījumu nekustamā īpašumā Ledus ielā. Lūdzu. Šis komitejā laikam nav skatīts. Nav skatīts, jā, lūdzu. Zita, varbūt var izstāstīt. Jā, labdien. Es atvainojos. Šis nebija skatīts komitejā, jo iesniegumu iesniedza tikai 7. augustā, un lai vienkārši nekavētu laiku un neiet uz nākamo jau septembru, un lai ātrāk tas ietu, tādēļ tas tika uz finanšu komiteju. Šeit ir juridiskas personas iesniegums ar lūgumu uzsāk lokālu plānojumu izstrādi, lai grozītu Jēkabpils pilsētas noteikto funkcionālo zonējumu, dabas apstādījumu teritorijas publiskās apbūves ar mērķi nodrošināt konkurspējību. Tirzniecības uzņēmuma darbība tur ir tā, ka viņam ir dubultais zonējums, lielākā daļā teritorijas ir P1 zonējums un maza daļa tur ir dabas apstādījuma teritorija. Tādēļ, lai viņš labāk saplānotu to visu, viņš lūdz izstrādīt lai grozītu. Tādēļ lūgums tā kā. Labi, paldies. Lūdzu, kolēģi, jūs sākam balsojumu. Deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Par nomas tiesību izsoli Zasas aptieka. Lūdzu, Viktorija. Labdien! Tātad tika organizēta nedzīvojamo telpu nomas izsole Zasas aptieka. Tika pieteikušies 2 pretendenti, izsole notika, bet pēc izsoles abi pretendenti atsauca savu dalību izsolē un atsakās no līgumu slēgšanas. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, ka mēs rīkojam citu izsoli
un nosakot izsoles veidu rakstiska izsole, par ko mēs sludinām atkārtoti telpu nomu Zasas aptiekai. Jā, kurjos gadījums abi pretendenti aizrāvās, laikam azartiski cilvēki, aizrāvās un uzsolīja tik augstu, ka saprata, ka beigās nemaz nevar tādā strādāt. Ja. Diemžēl tāda situācija ir. Lūgums ir nākošajās izsolēs tomēr likt iekšā drošības naudu, ar kuru būtu jārēķinās izsoles solītājam, ja gadījumā viņš mēģina atteikties slēgt šādu līgumu. Un jautājums, vai šie pretendenti, kas atteicās slēgt šobrīd līgumu nākošajai izsolē, var piedalīties? Kur nav aizliegts, jā. Tad būs bezgalīgi stāsts. Es teicu, ievērtēt iekšā drošības naudu, ar kuru viņiem būtu nopietni jārēķinās, ja viņi atsakās slēgt līgumu. Līdz ar to tas arī liks skrupulozāku un atbildīgāk pieeja pie solīšanas soļiem. Jā, bet drošības nauda noteikti pie šīs salīdzinoši mazas nomas naudas nevar uzlikt drošības naudu kosmiski lielu, līdz ar to uzliekot, pārdesmit eiro, vai tas mazinās šo? Jāskatās, tas ir, lūdzu, uzsākam balsojumu, kolēģi. Mums ir ļoti svarīgi, lai tur aptieka būtu, ja? Un šobrīd divas aptiekas savā starpā, tā kā. Trīspadsmit deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts. Grozījumi Jēkabpils novada domas 22. gada lēmumā 374 par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītību iestādēs. Ivars, lūdzu. Viņš ir skatīts soc komitejā, ja nav vajadzīgs skaidrot, tad negaidīsim, varbūt, kamēr Ivars pieslēgsies. Lūdzu, uzsākam balsojumu. Ainars. 13 deputāti par, pret atturas nepiedalās, nav lēmuma projekts izskatīts par piedalīšanos projektā veselības veicināšanas slimības profilakses pasākumu īstenošanu vietējai sabiedrībai. Larisa. Lūdzu. Labdien! Labdien! Projekts mums ir saņemts uzaicinājums un projekta pieteikums ir jāiesniedz līdz 2. oktobrim. Tāpēc tiks izveidota arī darba grupa, un mēs tāpēc steidzamības kārtā tagad tūlīt sagatavojam šo lēmumu projektu par dalību. Viņš paredzēts līdz 29. gada 31. decembrim, un ļoti provizoriski aprēķinot, mēs domājam, ka pirmais finansējums no projekta varētu, no CFLA varētu ienākt nākamā gada 2. pusē. Pirmajā ceturksnī droši vien ies lielās tirgus izpētes un ļoti grūti pateikt šobrīd tās izmaksas. Un droši vien tas priekšfinansējums ir tāds ļoti aptuveni lūgts. Bet domāju, ka apmēram uz to mēs arī iziesim. Tā kā īsumā startēsim un mēģināsim, mums galvenais tagad saprast visus pasākumus, kādus mēs realizēsim. Un darba grupa jau ir cilvēki uzrunāti, tā kā viss šobrīd turpinās. Labi, paldies. Lūdzu, Larisa, man jautājums. Iepriekš šo veids speciālists, kas strādā izglītības pārvaldē, kurš kaut kādā iepriekšējā sēdē šis amata vienība tika likvidēta un šīs funkcijas nodotas sociālam dienestam. Tur ir darba pārdalīšana, kādam darbiniekam tiek uzlikti šie pienākumi, vai tev būs jauns darbinieks šīm veselības veicināšanas jautājumam? Pagaidām es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, bet iepriekš jau tāpat mūsu projekta koordinators strādāja un virzīja visu, un viņa vairāk piepalīdzēja. Galvenās funkcijas veica mūsu sociālā dienesta koordinators, projektu koordinators. Viņa vairāk darbojas ar iepirkumiem un tādām lietām, kas pasākumu realizācijā vairāk piedalījās. Es domāju, ka šeit ir jautājums domas vadībai tālāk, kas tālāk piepalīdzēs mums šo virzīt. Kādas projekta aktivitātes ir paredzētas plānotas šī projekta ietvaros?
Varbūt Gita varētu man piekomentēt sīkāk projekta koordinators, viņa arī ir pieslēgusies. Jā, pagaidām vēl aktivitātes mēs plānojam. Vakar bija pirmā tikšanās ar darba grupu. Darba grupā tika piesaistīti speciālisti no izglītības pārvaldes, kultūras pārvaldes, bibliotēkām, sporta centra un bērnu jauniešu centra. Darba grupas pārstāvjiem tika uzdots uzdevums līdz 30. augustam iesniegt apmēram pasākumus, kādus mēs varētu plānot. Un projekts mums jāiesniedz 2. oktobrī, un tad mēs skatīsimies, kas mums būs. Jā, lūdzu. Aivar? Jā, Larisa teica, ka tas, ko es jautāju, ka viņa nevar atbildēt, ka domas vadība varētu atbildēt. Varbūt var kāds atbildēt man uz manas uzdoto jautājumu. Tātad, kolēģi, runa ir par to, ka šo projektu ir jāturpina vadīt sociālajiem dienestam, un jautājums ir par to, kurš fiziski būs tas, kurš darīs. Droši vien ar sociālo dienestu izrunāsim, vai tas ir iespējams iekšējo resursu pārdalē, vai ir jāņem cilvēks, un varbūt tieši šis cilvēks, kas visu laiku arī vadīja šo projektu, varbūt ir jāņem un jāturpina vadīt šo projektu, respektīvi tam cilvēkam, kas to darīja, vienkārši viņš būs pārlikts uz to. Tāpēc es šobrīd precīzi nepateikšu, jo man nav informācijas no sociālā dienesta vai iekšējā struktūrā ir iespējams pārdalīt, vai ir jāņem cilvēks, respektīvi no malas. Es saprotu, kad varētu būt tas risinājums, viens vai otrs variants? Kā minēju, tātad, kamēr šī projekta nebija, šī uzsaukuma nebija tāda, līdz ar to nebija aktuāli. Ja? Tagad šis projekts tagad mēs šo projektu, bet, kā arī minēju, tas būs līdz gada beigām, un tad, kad tā vajadzība būs, tad arī skatīsimies par šo cilvēku. Tātad uz nākamā gada budžeta būs skaidrs. Pilnīgi iespējams. Lūdzu, kolēģi, mēs sākam balsojumu. Kaspars? 13 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir izskatīts. Pirmais papildu jautājums par braukšanas maksas atvieglojumu skolēniem, kuru pamatizglītību apgūst ārpus Jēkabpils un apmeklē kādu interešu profesionālās izglītības ievirzes iestādi Jēkabpilī, Aknīstē vai Viesītē. Situācija ir tāda, ka Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji bērni, tie, kas mācās Jēkabpils skolās, uz sporta skolu, mākslas skolu, mūzikas skolu vai izglītības interesēm nokļūst ar pilsētas sabiedrisko transportu pār velti. Taču bērni, kas dzīvo ārpus Jēkabpils pilsētas un mācās kādā no mūsu izglītības iestādēm, kā piemēram Vīpes Sunu pamatskola Vīpes, vai Mežāris vai Atašienes vai varbūt Dignājas, bet ārpus plašu izglītību apgūst Jēkabpils pilsētā, viņiem diemžēl šāda iespēja nebija. Ja, un tad ir šis piedāvājums, ka tomēr arī šiem bērniem būtu jābūt iespējai pārvietoties transportā bez maksas. Lūdzu, Ainars. Tad lēmuma projektā ir norādīts, ka pašvaldība kompensē viņu nokļūšanu no dzīves vietas līdz mācību iestādē. Tas nav pareizi īsti. Es stāstu, kas ir norādīts lēmuma projektā. Tātad diskusijās, kas bija par šo jautājumu, gāja runa par to, ka šiem bērniem būtu iespēja izmantot pilsētas transportu sabiedrisko bez maksas. Jā. Salīdzināšana to, ko teica domas priekšsēdētājs, jūs tikko pieminējāt, viņa nav tīri korekta. Tātad pilsētas bērni nokļūs skolās, tā ir viņu nogādāšana uz skolu. Tikai mēs izmantojam sabiedrisko transportu. Lauku novada, tātad novada teritorijas bērnus, mēs nogādājam ar autobusiem uz vispār izglītojošām skolām. Mēs nogādājam no dzīves vietas. Pareizi? Tātad, manuprāt, šis jautājums būtu korekti arī izskatīts, ja šiem bērniem, kuri apmeklē Jēkabpils pilsētā šīs interešu izglītības skolas, tiktu piešķirts arī braukšanas kartes. Tad mums būtu kārtīgi. Bet ja mēs organizēsim šobrīd un kompensēsim braukšanu no dzīvojamās vietas līdz mācību iestādē, uzskatu, ka tas nav pareizi.
nespēju. Tas nav salīdzināmas divas lietas. Tātad šeit varētu būt runa par to, ka... Es atvainojos, es vēl pabeigšu. Jā. Tā doma ir tāda. Jēkabpils pilsētas bērni saņem karti nokļūšanai uz vispār izglītojošo skolu. Tāpēc viņiem ir šī karte. Novada bērnus vedam uz skolu ar autobusiem un šoferiem. Jā. Individuāli. Bet ārpusklašu izglītību pilsētā var izmantot karti. Viņa tāpēc, ka viņa tāda Jā, jā, viņi var izmantot karti, un šis brauciens ir pavelti. Un te bija no iedzīvotājiem jautājums nevis par to, kā nokļūt līdz pilsētai, bet tiešām kā pilsētas transportu izmantot tiem bērniem, kuri pēc skolas dodas uz ārpusklašu izglītības iestādi. Ja? Un te vajadzētu būt arī iespējai pilsētas teritorijā šo karti iegūt, ja šī izglītības iestāde, vai tā ir sporta skola, vai tā ir mākslas skola, ko iesniedz, un bērns var pārvietoties. Nu, tas būtu tikai normāli. Jā. Tāpēc, kad, piemēram, Ābeļu skolā ir, apgūst mācības, vai paši brodu bērni un vispārēji, bet viņi neskaitās pilsētā, neiet pilsētas skolā, un līdz ar to sporta skolu viņi nenotiek. Kaut kā pārējie. Skolā pienāk autobus sabiedriskais. Jā, par to ir runa. Viņi saņem kartes. Es arī domāju, tie bērni, kas māca Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs, mākslas, mūzikas vai jebkurā no mūsu profesionālajām skolām, viņi ir sarakstos, pieņemsim, deklarēti cilvēks viesītē, māca viesītes vidusskolā, bet māca Jēkabpils sporta skolā. Kāpēc šajā gadījumā Lambas kungs varētu šo sarakstu dot un šiem bērniem iedot šīs kartes, lai viņi var pārvietoties tāpat kā Jēkabpils pilsētas bērni. Bet man tad jautājums tad, varbūt nav tādas situācijas, bet varbūt ir, ka bērns, kas mācas, pieņemsim, Jēkabpils 3. vidusskolā, bet apmeklē Sēlijas sporta skolu. Pieņems. Bet tad arī viņam vajadzētu to viņa nokļūšanu uz Sēlijas sporta skolu līdzvērtīgi. Te ir tā runa par to, ka mēs sabiedrisko transportu pilsētas teritorijā tikai dodam. Ja? Tā ir tā lieta, jo, ja piemēram, lēmuma projekts tāds nav, bet te ir runa par to, ka diez vai šobrīd mēs varētu nodrošināt asares, ne asares, bet, pieņemsim, Dignājas bērna katra nokļūšana vai uz mākslas skolu vai ko. Tā nē, viņš ir atbraucis uz skolu, pieņemsim, viņu atved, nezinu, uz pilsētu, un tad viņš gan var pārvietoties šeit pilsētā par šo biļeti. Ja, lēmuma projektā ir diezgan, pareizi Vasilija kungs saka, diezgan skaidrs no mājām. Ja mēs pieņemam šādu lēmumu projektu, tad tie nav tieši pilsētas pārvedēji. Es lūkšu Ženiju. Vadītājas komentāru, sagatavotājs. Mums vajadzīgs ir pie mikrofona, jo mums klausās pārējiem. Jo šāds praktiski nav iespējams izpildīt. Tas ir katram taksis jāsūta pakaļ. Tad varbūt, kamēr iet pārvaldes vadītāji, tad par cik lielu bērnu skaitu mēs vispār tagad runājam? Jūs vien? Aigar. Ir? Jā, labdien, paldies par jautājumu. Darbā esmu 4. dienu, un pēc uzdevuma, kas tika izvirzīts, es sapratu, varbūt tā ir mana kļūda, ka jautājuma interpretācija ir tāda, kā izglītības pārvalde sagatavoja domas lēmumu projektu. Šobrīd, klausoties diskusiju deputātu vidū, es dzirdu citu niansi par pārvietošanos pilsētā. Tāpēc es šodien gāju līdzi ar Ženiju Bezdeli, kura veica aprēķinus un veica skolēnu uzskaiti, cik tad skolēniem šobrīd pēc 31. maija datiem būtu nepieciešama kompensācija no, piemēram, vai apmaksa no laukiem uz pilsētu. Bet, ja jautājuma uzstādījums ir tāds, kad pārvietošanās pilsētā ar karti, tas ir pilnīgi saprotams, tad tā ir mana kļūda, nevis kaut kura cita darbinieka. Tad ir komunikācijā. Es neesmu sapratusi uzdevumu.
jautājumā par braukšanu no laukiem uz pilsētu, ja būtu bijis dots vārds man, pirmkārt būtu teikusi tā, ka pati par sevi ideja, lai izlīdzinātu kaut kādu iespējamību un pieeju visām interešu izglītības programmām, kuras nav pieejamas, ko nenodošana, piemēram, Sēlijas sporta skola vai kāds interešu izglītība uz vietas, priekšlikums pats par sevi ir ļoti labs un būtu runājis par riskiem. Un riski tieši tā, kā jūs, kolēģi, šeit norādījāt, ka tad būtu jautājums, ka jādod laiks izglītības pārvaldē, jāatver kādi saistošie noteikumi, kur būtu nepieciešams skaidri gaiši ierakstīt, kāda ir tā procedūra, lai braukšanas biļeti apmaksātu, jo pēc stundām biļetes parasti un sabiedriskā transporta nav, vecāki ved, un tie ir ļoti daudz riski. Ja tas ir par jautājums par to, par pārvietošanos pilsētā, uzņemamies līdz domes sēdēji lēmumu mainīt. Es domāju, ka šeit tāpat šis viss stāsies principā spēkā no 1. septembra. Pārvaldes vadītāji, kā minēja, 4 dienas ir darbā, varbūt dzirdot mūsu diskusiju, nesasteidzam ar šo lēmumu, ne pat līdz šai domē, var tik uz nākamo, steigas nav. Izdiskutējam to labāko variantu, tiem bērniem labāko variantu, tad pieņemam kaut kurā nākamajā domas sēdē. Jā, katrā ziņā skatāmies, ja līdz šai domas sēdē mums neizdosies atrast risinājumu, tad viņu varam pārcelt vai varbūt iziet vēl caur komiteju, bet fakts kā tāds iebildumi no vecākiem bija tieši par to, ka pašvaldībai bērni pilsētas teritorijā viens brauc tai pašā autobusā, piemēram, no 3. skolas. Viņš brauc uz sporta halli, otrs maksā biļeti. Un tas būtu ļoti pareizi un arī taisnīgi pret visiem bērniem, jo tad viņi pārvietojas pilsētas ietvaros, un tad nav par tiem riskiem, par kuriem es domāju, kādi būs finanšu dokumenti pārvietojoties no laukiem uz pilsētu vai kā citādi, ko iesniegs, kādu uzskaita būs un tā. Jā, protams, tas ir milzīgs finanšu sloks un atver slūžas vaļā, un tad rodas tik daudz risku, kad pat varētu būt grūtības ar izsniegt. Šobrīd mēs uzsākam balsojumu par to, ka tādu virzam, bet līdz domas sēdē ir jāizvērtē šie, un tad būs vai liekam kā priekšlikumu atlikt viņu uz vēlreizēju izskatīšanu. Varētu būt, no manas puses ir 2 priekšlikumi. Pirmais ir konceptuāli atbalstīt, jo Ženija Bezdula ir sarēķinājusi, cik finansējums biļete ir. Es gan nezinu, cik pilsētā šī biļete maksā. Tāpēc konceptuāli virzīt esošā finansējuma ietvaros, ko Ženija ir sarēķinājusi, bet otrais priekšlikums izskatīt pakāpeniski līdz oktobra domes sēdei. Bet kā jūs? Nezinu, vai taču 15. augusts termiņš, es domāju, ka jāsaprot līdz septembrim. Domāju, ka uz nākamo domas sēdi jau jāsagatavo. Tas ir uz augusta? Jā. Labi, Septembris taču tepatās. Labi, tad uz augusta sēdi gatavosim. Pieņemam konceptuāli šobrīd, tad balsojam par šo papildu jautājumu konceptuāli. Un līdz domas sēdē sakārtojam ar visiem tiem skaidrojumiem, ko dzirdējām. Šobrīd. Jā, labi. Uzsākam balsojumu. Par to, ka virzam šo jautājumu uz domas sēdi, bet līdz domas sēdē sakārtojam šos braukšanas atvieglojumus tieši pilsētas teritorijā visiem tiem skolēniem, kuri apmeklē mūsu mācību iestādes. Jā, līdz domas sēdē. Tātad bērni, kuri nemācās pilsētas skolā, bet mācās sporta skolā, mākslas skolā vai mūzikas skolā vienalga, pilsētas ietvaros varēs pārvietoties uz šo skolu sasniedzamību bez maksas. Tā? Bet viņi varēs pārvietoties ne jau, piemēram, tur noteiktās reizes, 1, 2 reizes, bet karte būs pieejama visu laiku. Pilsētas bērni pārvietojas nelimitētu skaitu uz skolu, uz sporta skolu. Varbūt arī aizbrauc pie drauga, to nav nekādas limita vai ierobežojuma. Tāpat arī šiem bērniem nevajadzētu būt. Jā, kartē jau nebūs citādāk. Jā. Lūdzu, balsojam.
12 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Sadarbības līgumas slēgšana ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju par projektu sabiedrības digitālo prasmju attīstība. Inga, lūdzu. Tas būs mazs, jā, lūdzu nākam pie, un būs mazs prezentācija. Lūdzu. Jā, es ātri izstāstīšu tiešām, jo tad kāpēc es tāds ļoti sasteigtu uz šo finanšu komiteju šis jautājums ir tāpēc, ka 9. augustā tātad no šīs ministrijas ir saņemts pašvaldībai uzaicinājums piedalīties vai slēgt sadarbības līgumu projektā sabiedrības digitālo prasmju attīstība, un līdz 30. augustam ir jādod atbilde. Vai nu Jēkabpils novada pašvaldība piedalās šajā projektā, vai nepiedalās. Un, jā, tur ir tā, es nezinu, pults. Apakšā, jā, redzu. Nu. Tā, tātad mērķis šim projektam ir ļoti īsi, protams, prezentācijā tur viņš ir garāks, bet tātad mērķis ir nu, tātad veicināt digitālās prasmes iedzīvotājiem. Un tā mērķa grupa ir tātad iedzīvotāji no 16 līdz 74 gadiem. Un tātad projekts ir līdz 2026. gada 1. martam. Un visam 26. gadam Latvijā ir jāapmāca 40,000 iedzīvotāju. Tā, te ir arī tāds, tāda, teiksim, šī prezentācija ir varama prezentācija, kuru var izmantot pašvaldībām par šo projektu stāstot. Un šeit ir arī tāda schēma, kas tad tur ir jādara. Ja? Tad pirmais bija sadarbības līgums jāslēdz, ja, bet tas viss ir, protams, iekavējies. Tātad tie ir mentoru izvirzīšana, pasniedzēja mentoru izvirzīšana, tātad mentori apgūst to programmu, tad ir tās komunikācijas, ja, tātad, lai mēs varētu šiem cilvēkiem novadā stāstīt, kas ir par projektu, un tad ir pati mācību programmas īstenošana un atskaites. Un te ir arī tāds, te ir ļoti maziņš, bet ja jums tā prezentācija būtu pieejama, te jūs arī redzētu, par ko tad šī mācību programma būs. Ja? Tātad te gan būs par e-parakstu, par Latviju LV, tātad par e-pakalpojumiem, tātad par to, kas cilvēkiem ir ļoti aktuāls. Te ir divas tādas aptaujas bijušas gan tiem iedzīvotāju aptauja un arī šo centru aptauja, par ko tad vajadzētu viņiem mācīties. Tad pati programma, kā tiks īstenot, būs 3 līmeņi. Tātad pirmais būs iesācējiem, tie, kas neko nezina. Tātad tie, kas būs ar minimālām zināšanām, tie jau būs tādi ar priekšzināšanām nelielām, un pēdējais būs tātad tie jau, kas ir ar labām priekšzināšanām, tad tie būs jau tajā 3. līmenī. Tad katrā līmenī ir 8 stundas, tas līmenis, jā, katrs, jā. Viņš var izmācīties vienu līmeni, cilvēks var izmācīties 2 līmeņus, var visus 3, jā, tā kā viņš vēlās. Nē, tur būs 3 klienti, jā. Tāpēc izstāstīšu līdz galam, jā, to visu, jā. Tātad šeit ir tā pati, kāda būs tā īstenošanas schēma, ja tātad cilvēks piesakās
tajā, mācībām, ja viņš izpilda to pašnovērtējuma testu, tad viņš tiek ieskaitīts kādā tajā grupā, kurā viņš atbilst pēc tā viņa līmeņa. Tad ir šis mācības, viņam atkal jāizpilda pašnovērtējuma testa, tad ir apliecība, un tad viņš var apgūt arī nākamo līmeni. Tad te ir tā naudiņa. Tātad naudiņa ir tāda, ka par katru iedzīvotāju varams maksās 65,34 eiro. Ja viņš būs pabeidzis tur to līmeni, izgājis visu, viņš var kavēt 75% jābūt ir apmeklētam, ja no tām tad 6 stundas ir jābūt apmeklētām no 8, tad viņš tiks ieskaitīts. Ja. Tad, kas ir tas labums ir tāds, ja, ka te ir arī tā, pie kā arī vairākas pašvaldības arī apstājušās pie tā, ka tātad varams ir pēc centrālās statistikas pārvaldes aprēķiniem izrēķinājis, cik tad mums katrā novadā ir šo iedzīvotāju, kuri būtu jāapmāca. Tad tie mums ir 863 iedzīvotāji. Tie ir 4 mentori, kas ar viņiem varētu strādāt. Par šo pašu iedzīvotāju skaitu, jā, tas ir tas, par ko tad ir tie šķēpi, tiek lausti pašvaldībās, jā, kāpēc arī šo līgumu tā kā negrib parakstīt, bet mums kā arī skaidroja, ka, protams, ja tur varēs noņemt, teiksim, tos rezultatīvos rādītājus pārskatīs reizi ceturksnī, ja gadījumā jūt, ka tur nekas nesanāk un netiek tik daudz apmācīt, viņus varēs tā kā noņems nost. Protams, ne jau bezgalīgi, ja mēs, piemēram, mums ir 800 un ja mēs tur 200 apmācīsim, tik daudz jau mums tā kā neņems nost, ja tā kā tomēr liks tā kā apmācīt kaut kādu daļu. Ja mēs tiešām to plānu izpildam, tad mums tā nauda, ko mums ieskaitīs par visiem tiem cilvēkiem, tad par tiem 863 būs 56 000. Avansā jau viņi, kad, ja sadarbības līgums tiks parakstīts, būs tie 16 000, bet tā kā priekšsēdētājs teica, jā, par katru līmeni, ja tas cilvēks tad pabeidz vienu līmeni, viņam tie 64,35 eiro, ja. Ja viņš pabeidz nākamo līmeni, viņam atkal ieskaita to naudiņu, ja, tad tā. Tas pavis. Jā. Tas ir tas iedzīvotāju skaits. Un te viņi tajā sadarbības līgumā tur arī pateica, kā viņi tur ir rēķinājuši. Bez tām prasmēm ir 15 000, jā. Tas ir no tās centrālās statistikas pārvaldes datiem uz 22. gada sākumu, bet tur tas pats, tā formula ir, tātad tajā sadarbības līgumā viņi arī raksta, pēc kāda viņi tur ir rēķinājuši. Tā varētu arī varbūt būt pēc tā viņu skaita, jā, bet es nevaru. Jā, labi. Tā. Ja mēs arī nesasniedzam viņus, mums par to nekas soda nauda nebūs, bet, mēs varam arī nesasniegt, jā. Atvainojos, nebija ieslēgts, jā. Tātad vai šie mentori tiek finansēti no pašvaldības un pēc tam tikai saņemts tas finansējums? Tā naudiņa tātad tiks ieskaitīta, jā, un tātad par ko, no tās naudas, kas tiks te ieskaitīta no varama, ko varēs darīt, maksāt mentoriem algu. Tātad, cik nolems pašvaldība, tik arī maksās, jā. Tur var maksāt arī, es arī noskaidroju, vēl vakar zvanīju un jautāju, piemēram, jo arī, ja mēs, teiksim, skolas atveram, ja, jo tā grupā ir jābūt vismaz 8 cilvēkiem, tad tas nozīmē, ka tā ir jābūt kaut kādai skolas datorklasei. Par elektrību arī varētu viņiem maksāt, tātad samaksāt skolai par elektrību.
proporcionāli, protams, kā mums teica, varbūt var izrēķināt, tur, teiksim, 2-3 stundas, cik tas ir apmēram proporcionāli maksāt. Maksāt var arī apkopējai, kas to telpu kops. Tātad tā nauda, tikai nedrīkst pirkt datortehniku, tas ir vienīgais nosacījums, ja, piemēram, tādas karšu lasītājs, ja, piemēram, tas e-paraksts, tad tos var pirkt, jā, tādas lietas var atļauties. Tur nevar atļauties droši vien tik daudz, jo, lai 860, tas ir jābūt 100, gandrīz 108 grupām, pa 8 cilvēkiem mēs ņemam. Ja, 108 grupas, un ja 108 grupas pa 8 stundām, tātad vienai grupai, rupi sakot, cik varētu būt atalgojums par 1 stundu mentoram, maksās gan jau kaut kādi 25 eiro vismaz. Es nezinu, es domāju, jā, tur vienkārši rēķinot to, lai nesanāk. Jautājums, cik mums pašiem būs jāmaksā par to, lai sasniegtu šo rezultātu? Mums pašiem nekas nebūs jāmaksā. Paldies, tas ir labi. Tikai vienīgi kas būs, PVNs mums būs jāmaksā pašiem, jā. Tas ir vienīgais. Tas ir 20% tomēr, jā. Tas nozīmē, ka uzreiz sakam, ka šajā gadījumā tie ir vairāk, tie ir 12, jā, tūkstoši. 12 tūkstoši, vairāk pat par 12 tūkstoši, 13 tūkstoši jau būs jāmaksā mums pašiem uzreiz. Ko? Par dažādām citām lietām, kas nav saistītas ar atalgojumu. Par tām ir jāmaksā PVNs. Piemēram, kaut vai par tām kafijas paudzes. Tāpēc mums aicināja netaisīt tādas grandiozas kafijas paudzes. Par algu mums nav jāmaksā PVNs. Nē, ar mentoriem jāslēdz līgums, vai tā ir darba līgums, uzņēmuma vai pakalpojumu līgums. Tur, kur mums nekas nav jāmaksā. Tad, jā, tas pārējais, jā, kaut kas tad mums ir jāpiemaksā. Tātad visas lietas, kas saistīsies ar kaut kādu apkalpošanu vai telpu izmantošanu un līgumu slēgšanu, tiem būs PVNs. Protams, par pedagoga, tur nebūs, tur ir uzņēmuma līgums vai pakalpojums. Ja mēs šim darbībām izmantojam savas iestādes ēkas, mēs viņām maksāsim par elektrību un kompensēsim ar PVN? Nē. Sadārdzinot procesu vai slēpsim papinājumu līgumus par izmantošanu? Nemaksāsim PVN. Mēs ko liekam no kārbiņa atkal? Nē, es tāpēc saku, es jautāju, kādi varētu būt mums izdevumi. Tad nekādas šīs kafijas pauzes un visu pārējo. Skolās arī taisīsim kafijas pauzi. Nē, tāpēc arī lai vienkārši neteic, var jau būt kādu kafiju teju, tur var uzlikt, ja, bet tādu tiešām tikai minimālu, jo var arī neko nelikt, ja, tas, kā saka, ir mūsu, jā. Jā, tad te ir tālāk arī par to mentoru atlases kritēriju, kāda ir, ja, kāda jābūt viņu prasībām, ja, tad vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, ja, tātad, vismaz C1 līmenis, ja tas, teiksim, latviešu valodas, valsts valodas, no angļu valodu prasa. Labi, tas ir skaidrs. Mums šobrīd vajag saprast, tātad piedāvājums ir slēgt šo līgumu un redzam to, ka mēs varam sasniegt šos rezultātus praktiski bez pašvaldības līdzekļu iesaistes, izmantojot tikai mūsu infrastruktūru. Es tā saprotu, pareizi? Jā. Man ir tikai viens komentārs. Es uzskatu, ka riska procents arī uz 893 cilvēku sagatavošanu plus mīnus, labi, pieņemsim 50, ļoti augsts procents. Ja šobrīd mums tātad ir 15,000 cilvēku, kas šo neizprot, kāds viņam ir galā bonus? 15,000 nodzīvojuši 31 gadu bez digitālajām zināšanām, tagad bonusa nav, tagad 1000 atradīsim. Es tikai no tāda aspekta, ka viss ir ļoti labi, viss ir pareizi, tikai jautājums, vai mēs tos
potenciālos klientus šobrīd neapjautot un nesaprotot, vai viņi būs, vai viņiem ir vispār vēlme tam 900 cilvēkiem šobrīd nāk mācīties šo lietu, vai mēs pasakot jā, finālā mēs nenonākam. Ja, galvenā baža ir par to, vai šāds apjoms ir izpildāms, jo digitālās pratības es diezgan skeptiski skatos to, ka mums puse nemāk. Piedodiet, man tas liekas diezgan baismīgi. Jā. Ja mēs paņemam, ka bērni praktiski visi māk, ir ļoti ātri. Šobrīd strādājošā sadaļa lielāko tiesu visi kaut kādā veidā saskarās gan ar bankas kartēm, gan ar ID kartēm, gan ar dažāda veida telefona pakalpojumiem un visu pārējo. Ja, labi varētu būt nestrādājoši pensionāri un, teiksim, tie varētu būt grupa, bet jautājums, vai viņiem būs kaut kāda motivācija iet un pildīt šo visu. Līdz ar to mums tiešām ir baža par to, vai mēs varam izpildīt šos kriterijus. Ja? Ja jūs sakat, ka mēs varam, tad mums ir jāpieņem šis lēmums. Varam? Ja mēs neizdaram? Rādītāji. Ok, labi. Lūdzu. Jā, lūdzu. Kas finansētais? Visiem fondiem, visiem projektiem ir sasniedzamie rezultāti ar stingrām uzraudzības prasībām. Labi, kolēģi, tad priekšlikums būtu šobrīd virzīt šo lēmumu projektu balsošanai un līdz domes sēdēji, lai mēs varētu domes sēdē precīzi pieņemt lēmumu, tad tiešām būtu jābūt līguma kopijai, lai mēs varam saprast, ko tas nozīmē. Jābūt būtu šiem soda sankcijām, kas, ja netiek izpildīts, ir jāsaprot tas, lai mēs varam to pieņemt. Ja, un trešais ir tie jautājumi, uzreiz būtu jāsaprot, kurās skolās vai kurās telpās tad to vispār var pildīt. Ja? Lūdzu, tad balsojam šobrīd par lēmumu projektu ar nosacījumu, ka līdz domes sēdēji tiek atrisināti šie jautājumi. Viņš diezgan tāds ļoti slidens un aizdomīgs šis projekts izskatās. Bet šobrīd tad nobalsojam mēs tojotās par šo lēmumu projektu, par vai pret, nezinu, bet katrā ziņā līdz domes sēdēji mums ir jādabūj. Ko lūdzu? Tieši tā. Daina nobalsās. Ieslodzītē.
10 deputāti pār, pret nav, atturas Alfons Žuks, Daina Kalve, nepiedalās nav, lēmuma projekts ir izskatīts. Papildu jautājums komunālo pakalpojumu tarifi. Lūdzu, Liene. Nu, droši vien es nokomentēšu. Labi, Liene, būs, kas tev nokomentē. Nē, nu, mums tur ir tātad Lignājā un Dunavā ir palikušas vēl siltuma piegādātāji iedzīvotājiem, siltuma piegādāšana tarifs ir samazināts, ir uztaisīta matemātika, tarifs ir samazinājies abos ciemos par 14-13 eiro, 76,24 un 79,28. Pareizi. Dignājai 76,24 aprēķins ir un Dunavai 76,47. Un šis jautājums ir kā papildu jautājums, jo mazliet novēlot ir saņemts no Dignājas Dunavas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu šodien Finanšu komitejā skatīt. Nu, mēs esam sagatavojuši šo lēmumu projektu un, protams, ka iedzīvotāji arī jāinformē, bet labā ziņa, ka tas tarifs ir mazāks un tas saistīts ar to, ka esot zemākas smalkas cenas, elektrības izmaksas samazinājums un nav arī kapitāla ieguldījumi un arī mābeļiem tā kā malka ir pārvietota uz tām vietām. Lūdzu, kolēģi, ja nav jautājumu, apstiprinam tarifu. Deputāti par, pret, atturas, nepiedalās, nav, lēmuma projekts izskatīts. Finansējuma piešķiršana tautas tērpu papalu un aksesoru iegādāju un tām ir precizēšana. Lūdzu, Aija. Labi, Elita. Īsi un ātri, ja? Tātad pagājušajā rudenī no 10 izglītības iestādēm tika saņemti budžeta pieprasījumi, kuros viņi lūdz atjaunot vai papildināt skolu kolektīvu tautas tērpus un to daļas ar dažādiem aksesuāriem vai ar pilnajiem komplektiem, jo 2025. gada jūlijā ir skolēnu dziesmu un deju svētki. Mēs ar iepirkuma nodaļu un ar juristu izveidojām kopīgu šo tautas tērpu iepirkumu, kuru sadalījām 31 daļā ar tādu domu, lai pēc iespējas būtu mazākas summas un varētu pieteikties arī mūsu vietējie uzņēmēji. Iepirkums ir noslēdzies, ir palikušas 2 daļas, uz kurām nav pieteikušies pretendenti un ar to vēl strādā iepirkuma nodaļa. Un par pārējām daļām ir jau atsūtīti līguma projekti, kurus jāsaskaņo mums un skolas direktoriem. Un tur ir 2 veidu, tā teikt, izdevumi. Dažiem kolektīviem summas, kuras viņi bija pieprasījuši, ir kļuvušas mazākas iepirkuma rezultātā, bet ir daži kolektīvi, kuriem ir bijušas lielākas, kurām ir iznācis, ka ir lielāka summa nekā viņi bija lūguši. Un līdz ar to ir, ja es pareizi saprotu, jāpārliek naudas summas no vienas tāmes uz otru, bet to sīkāk varētu varbūt komentēt jurists. Vai man ir kādi jautājumi? Es atbildēju par to, lai tā tehniskā specifikācija būtu korekti sastādīta un lai viņa būtu sadalīta atbilstoši vajadzībām pareizajās daļās. Jā, sakiet, lūdzu, skatos tajā Excel tabuliņā, pozīcija bērnu un jauniešu centrs plānā bija 0, iepirkums 13,330. Kāpēc plānā bija 0, nebija domā iegādāties vai kas tur mainījies? Nē, uz to brīdi, kad bija budžeta pieprasījums, tad nebija saņemti atbilstošie dokumenti no iestādes, lai varētu saprast, kādām vajadzībām šī nauda vai viņa tiešām ir nepieciešama. Viņi tikai iesniegti novēloti, tāpēc arī pēc tam. Tāpēc tajā brīdī ir 0. Kolēģi, vai ir vēl kāds jautājums? Ja nav, lūdzu, tad uzsākam balsojumu. Man bija jautājums Elitei ne par tēm, it kā par tērpiem, bet Sigi, lūdzu, vai nav informēta, kad ir atlase uz dziesmu skolēnu? Atlase jau ir
iesākusies. Pirmā atlases kārta bija iepriekšējais mācību gads, kad kori ideja kolektīvi un folkloras kopas piedalījās pirmajās skašu kārtās. Un atlase turpinās nākamajā, šajā mācību gadā, kurš tagad sāksies. Bet jau laikam nebija tā, ka pēc pagājušā pirmās atlases kārtas, tad tie, kas ir izgājuši, tad tie arī tiek uz dziesmas un dēļas. Principā jā. Varbūt varētu būt korekcijas starp deju kolektīviem, jo tur izrādās, ka tas būvē jaunu stadionu un tur būs mazāk vietas nekā bija iepriekš. Bet pārējiem visiem, es domāju, ka mums ir potenciālas iespējas visiem aizbraukt. Bet atlase turpinās šogad, jo viņiem ir 2 gadu tas cikls jāaiziet, lai varētu piedalīties. Jā, labi, kolēģi, balsojums noslēdzies, 12 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts līdz domas sēdē, tad mēs domas sēdē izskatīsim pilnībā šo jautājumu. Nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu viesītē. Lūdzu, kolēģi, nepieciešams balsojums. Tas arī ir ienācis pēdējā brīdī, tāpēc viņš arī bija varbūt bez šī komitejas izskatīšanas iepriekšējās. Un, kolēģi, tūlīt tās būs prezentācija par Finanšu ministrijas izstrādāto projektu par zemes īres maksas ēku būvniecību, kur arī Jēkabpils varētu piedalīties. Līdz ar to lūdzu neaizskrieniet, un 12:30 ir ārkārtas domas sēde par 2 jautājumiem. Edvīns, lūdzu, galvenais nobalsojums. 12 deputāti par, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts izskatīts. Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojums, tas ir informatīvi, to esat iepazīšanās. Līdz ar to darba kārtība par Finanšu komiteju ir izskatīta. Kolēģi, lūdzu, tad pievēršam uzmanību, tūlīt tās Baiba tad noprezentēs, kāds tad ir šis piedāvājums no